Poink. Būs pie tām zālēm jāpiebrauc tuvāk. Tur? Jāmēģina dabūt tās zivs, kas tur piecepējās, piekodās, iekodās. Nā. Tagad šitām zālētēm jāmet. Kaut kas te būs. Patīk, ka nav vēja. Jā. Pa lielam lidot tur, kur mērķi gandrīz. Jā. Pārmaiņas pēc. Jā, tieši tā. Nē, laiks uzlabojās, jā, pamazām. Jā, man vajag tās brilles nopirkt, lai es redzu, kad man mājoklim seko kaut kas, kad līdek. Tas būtu noderīgi, jā. Galīgi nezinu. Jā. Man arī tās līdeks te laikam aizgāja projām. Nu, labi, tāds, ka varētu Jā, no tādas puses viens āķis ir labs. Tāpēc man arī patīk šīs čartrīs, jo viņiem ir viens āķis. Jā. Bet mīnus ir hookup ratio, vienkārši nav tik labs. Profesionāls metiens arī. Nē, tas nekas. Varbūt mans mākslas, tās viņiem patiks labāk. Tā ir.
Tu vari mest vienā vietā ar savu mānekli 100 reizes, un tad es varu atnākt ar savu jaunu mānekli un var uzreiz būt. Tā ir iespējams. Tas ir pilnīgi reāli. Pilnīgi reāli. Jāiemet saulītē. Moši saulītē. Kaut kas dzīvo. Bišķi, lai mums panes vējiņš. Kaut kā tā. Vai. No gan nav labi. Labi. Es gribu patiem. Izvilksim ārā. Pārmetīsim. Vēl ieeja azartā, mēs viņus mājās grafika. Mēs patiem labāk nekā citai. Jā. Aiziet azart, tīpaši pēc pāris dzīvīm, mēs esam. Jā. Tagad tu atrod vēl kaut kādus čomus, kas tur grib copēt visu laiku, tad jūs tur sākat sacensties. Tad ir, tad vispār. Galīgi azartā arī iet. Jā. Man rītā nāk ārā video par Lādes ezeru, kur mēs bijām tur kaut kad. Nekas īpašs. Baigi grūti gāja īstenībā. Lojām, es noķēru vienu līdeku. Pa visu dienu arī bija tik viens opīt. Uz cita. Vienu asaru dabūju uz rotiņu. Un divas kaut kādas vīķītes noķēra arī uz wobbleru aizķēra metīšanas aiz vēdra. Jā, un palielam. Un tad man draugs arī bija līdzi, viņš vispār neko nenoķēra. Un kopumā ļoti grūti gāja. Mēs braucām ļoti daudz pa lielu. Viņš ir daudz lielāks par šito ezeru, 4 reizes lielāks par šito ezeru. Un arī tur izbraukājām, tur pusi ezeru, ka ir zālēm. Bet neveiksmīgi palielam. Nu, es noķēru kaut ko, bet neteiksim, ka baigi crazy. Bet es domāju, ka ir vērts, nezinu, vasarā moši tur aizbraukt vēlreiz. Ja tagad, kad ir tas šitāds laiks, tad līdeks un viss pārējais dzīves nav tik aktīvs. Nu šodien kaut kā veiksmīgāk, jā. Mums šodien jau, šodien jau ūdens uzsils vēl kaut kas. Tomēr siltāks paliek. Jo pirmais mājas vienkārši bija briesmīgs. Nezinu, vai tu nesaspēji droši vien. Un jā, vienkārši pirmais mājas, cik es dzirdēju, visā Latvijā baigi grūti gāja. Un arī pēc pirmā māja visur Latvijā arī vēl kā, nu tagad jau ir labāk. Kopumā diezgan grūti gāja kaut kādā Burtnieka ezerā, vēl diezgan labi gāja cilvēki. Bet Burtnieks ir izņēmums, jo tā vienkārši slima vieta. Zīves tur ir pilns. Jā, man ir plāns uz Burtnieku aizbraukt. Bet viņš jau tālu arī. Diezgan tālu. Un tad tur moši pat 2 diennieks jātaisa.
Viņš ir zivīm, teiksim tā, bagātīgākais ezers man tā liekas. Es arī ar ChatGPT runāju, viņš teica, ka Burtnieks ir pirmajā vietā no Latvijas visām ūdens tiltnēm. Tā kā. Bet tur ir jērts braukt tikai maijā vai vēlā rudenī, tāpēc, ka viņš baigi aizaug pēc tam. Un tad maijs ir palielinājums labākais mēnesis, kad braukt uz viņu. Tāpēc, jā, ir tā interesanti. Bet to brauc 20. Tātad, Tas 4. man ir 6 dienas brīvs, un man ir kaut kāda, viena nedēļa. Es jau nezinu, kas tā pa dienu. Man jau maisē tikai sestdienās ēdienās tagad varēšu. Jā, tur ir tāds pazācies, neskatīt. Jā, Paņem kontu līdzi. nu, kaut kad jau var, jā. Ieslēdzies. Galvenais jau ir to internetu. Tomēr makšķerēšanai, tāpēc arī paņēmu tagad LMT pieslēgumu. Jā. Tāpēc, ka man bija bite visu laiku. Un reāli man zona nekad nebija makšķerējot nekur. Un tagad LMT vispār nav problēmas. Mums viss kaut kā ārā no tā. Jā, mēs jau dodamies lēnām uz priekšu. Krūzējam. Tā zivs jau tur negribēja ņemt, atkārtot. Meklēsim citu. Pie tiem kokiem moši kaut kas sēdas. Nē, pie šitiem nē. Šitie neizskatās draudzīgi. Nav bumi. Pārāk daudz, ka viņi tur ir. Tur izstās, nezinu, bobers ārdījies kaut kā. Tur izstās dabīgi nokritis. Ir normāli tāds. Galīgi nomierinājās laiciņš. Jā. Tas arī tā ir. Pirmkārt, saule uzspīdēja. Vējš norimās, tad zīvis arī norimstās uzreiz. Bet man bija tur copīt. Es neesmu simtprocentīgi, ka tā bija cope, bet man likās, ka čīsta tā. Tāds piseks tur bija, kad parasti, kad tu ieķeries kaut kur, tad tev nav pisek, tad ir vienkārši toink, stak. Tur bija tāds toink un uzreiz gāja tālāk. Es tieši piebremzēju māneklīt. Domāju, moši skries pakaļ, tā kā tā viena cita līdaka, bet nā. Jā. Tu esi tam pīlēm nedabraucām? Tur cilvēki vienkārši. Nē, es saku, tur cilvēki. Nebrauksim jau viņā. Bet nezinu, vai tie ir makšķernieki, man liekas, vienkārši kaut kādi tusētāji. Survivalisti. Bet vilti. Jā. Tikai ar telti. Bet šitādā laikā arī žoski palikt ārā kaut kur. Nav baigi silts. Mēs esam arī maijā palikuši, kur pa nakti bija kādi +2 un prosta telties ar pižiku guļu, tur viss ziemas drēbēs, tāpatās nosau. Nē. Labāk vienkārši pačilēt. Savādāk. Labi, tas zīves neķerās, pabrauksim citu laikā. Bišķi. Jā. Piebrauksim neko pie tām zālēm, kas mums priekšā. Saulē jābrauc tieši.
Baigās zāles te ir. Jā. Jā. Varētu tālties, ka tā mazvēja. Te varētu zivis sapūstas būt. Labi, vēl katrs pa metienam uzmestam šeit. Dosimies citur. Te tāds džumanģi kaut kāds. Tu mūsu krastā iznesīs. Vai vienīgi, ja poketā iebrauksim iekšā. Labi, apti. Atpūtē. Paga. Jā, pastamies, jā. Labi, normāli. Aizbrauksim pie tām zālēm. Aizbrauksim pie tām zālēm. Ķīts labs, jā. Motors arī labs. Baigo research taisīja, pirms kaut ko iegādāja. Oh. Vēl vienu vajadzētu. Nu, vajadzētu. Vajag. Vajadzētu vēl vien, jā. Tādēļ ilgi. Nu, neko pēc tam zālēm mums kaut kas būs. Man vajag arī vienu, kas iet mājās. Jā. Man liekas, ka busā nebija, ne? Nebija, jā. Tāpēc saka, ka te jābūt. Te vēl ēniņi ir. Zīve nespīd acīs saule.
Nu. Te augsts atkal paliek uzreiz. Jā, saulīt ātrāk. Te uzreiz augsts paliek. Pēc tam vakar saule. Tā saule nāk augsts. Tad tā saule ir tāds. Tas pavasars saule tā ir, man liekas. Jā, saule tas ir. Vasarā bez saules arī silts. Vakar. Nu, es ticu, ka te jābūt dzīvi. Jā, te ir. Tikai pareizais mānaks jāatrod. Kāda? Bet es tāpat centīšu, pēc tam patīk. Es neķerā. Jā. Tad es turpināšu. Iesmērēt savu. Jā. Mēģināšu iesmērēt. Nu arī man tāds ir labāk. Man baigs, ka ja es makšķerēju gumijas mānekļiem, man svarīgi, lai viņi smaržo pēc ķipā kaut kā. Jo keitičam tad atkal uzreiz, nu, ne tikai keitičam, daudziem ir smaržas klāt. Bet keitičam arī ir, viņš smaržo pēc kaut kādas garnavas šrimpiem. Tur dažādas tās smaržas, citas pēc astoņkāja, citas pēc vēl kaut kā. Nesaka, ka keitiči ir vislabākās gumijas, bet man patīk keitiči. Jā. Bet zinu, ka daudziem nepatīk viņas, jā. Daudz heito. Galvums iet. Jā, kā jau viss makšķerēšana. Tāpēc nečakarēt. Labas, Dzēnis, dzirdēji? Urba caurumu koka. Vai ne? Perfekts metiens. Kaut kā apstājāmies mēs te īsi, jā. Nekur mūs nepuš. Esam uz ankuri. Nē, vienkārši arī vakars nāk, un tad šis ezers vienmēr paliek tāds, kā spogulīts, pēc tam redzēs vispār būs. Liksos, ka vispār te, kā te var būt vilnīši. Šita vēl redzi tā kā tagad, tas vēl ir vilnīši, pēc tam būs ritīgs spoguls. Es nezinu, tas spoguli vai dzīves ķerās vai neķerās. Man jau pāršā vakarā patīk. Nu, ķipa babītē pieņemsim vakars, ka sāk. Kad spoguls parādās. Rip. Kāpēc? Tāpēc man vajag spoguls. Rip. No. Kas?
Bet, karoči, babītā, karoči, kad ir spogulis, tad tur ritīgi labi ķerās. Vakarā īpaši. Uz kaut kādiem starp 8 un 10. Tur vienkārši bomba. Jā, viss ir tā ir. Vienkārši babītē sanāk biežāk pamakšēt. Jā, man tuvu Rīgai. Labi ķerās. Un, Ar tavu laivu? nē, ar saviem valsts tur neesmu bijis. Tur jau pilns ar laivu bāzēm. Vienmēr motorim viņam tā. Nu, man jau motoriņš tikai tagad ir parādījies. Jā. Nē, es jau ziemā nopirku. Tagad. Šogad. Laiva, motoru, viss atķīt šogad. Tā kā viss ir brand new palielā. Bet tur var arī izīrēt. Mēs bieži izīrējām vienkārši tur aklu motoru. Labi, kamēr tu te ņemies, pakrūzēsim bišķiņ. Bišķiņ. Labi, būs labi. Perfekts metiens. Un Labi, man tā pavadīt tik daudz. nu jā. Es saku, tev aukla ritīgi. Tev aukla tāda, ka tu forelēs braukt pa lielu. Tev tādu vajadzētu uz forelēm. Šeit līdekām vajadzētu bišķiņ savādāk. Šķērs. Nē, pie tēm kaut kur. Labi, es neredzu. Mums somā. Pasties, kaut kur jau ir. Saki, jā. Jā, Jā, taču. Nē. jā, tas ir. Tā, kad neķerās, tev vajag pakačāties. Kaut kur jau zemē tad. Zem makšķersomas nav? Jā, nē, zem tās lielās. Pagaidi, tūlīt pastīsimies. Katuš. Ha? Давай, ножка. Kāpēc? Aku bija, Bija? jā. Liek. Nu, davai, zīve. Man liekas, tikko bija copīt man. Bet viņš tepat pie pašas. Ai, varbūt arī nebija, nezinu. Te bija tā triki. Jā. 50. 50 triki. Triki 50.
Šodien laukā. Šodien laukā. No, auklu tev vajadzētu citu, biezāku, stabilu. Tev tā kā diedziņš. Man arī bija, es arī vienu paņēmu kā diedziņš, bet nezinu, ko es ar viņu izdarīju. Tā jau auklis ir svarīga lieta. Atklāts. Nu jā. Nu jā. 18 eiro saka, jā. Crazy. Labāk, jā. Vienkārši Shimano tur. Jā, nu tu vienkārši paņēmi. Nav viņa tā, ka sūc, vienkārši viņa ir ļoti tāda trausla. Domā tādam trauslām zivtiņām. Nu jā, nu ko darīt. Bet toties tur baigi tālu aizmest. Tas ir labums. Vai nu man bija zāle tikko, vai nu man kaut kas parāda bišķiņ. Es ticamāk, ka tā bija zāle, jo nebija tāds izteikts rāviens. Ā, te koks. Nē, tad tas bija zacers. O, vēl viens apmeņ. Tu parkoji, tu kādiem ratiņām esi pēc lietiem? Nē, man patīk tāda mazāka ratiņa. Jā, vēl mazāk. Vēl mazāk.